Atšķirībā no pagājušā gada, šodien Otrā pasaules kara beigu pieminēšana pie Uzvaras pieminekļa noris bez konfrontācijas. Krieviski runājošo iedzīvotāju tūkstošu līksmām sejām virzās uz Uzvaras parku, daudzi pa ceļam pērk puķis. Uzvaras monumenta priekšā atnācējs sagaida krievalodīgos vēlētājus pārstāvošās organizācijas Latvijas Socialistiskā partija, PCTV un Latvijas Antifašistiskā komiteja. To cilvēku pie uzslietajām teltīm atnācējiem dala avīzes, karodziņas un lentītes. Всегда здесь, давно уже в Риге живу, отмечаю вот сюда, прихожу на поклон. Как видите, отмечаем с большой радостью и со слезами на глазах. И только здесь или дома тоже как? Дома плачу. Особенно смотрю, когда фильмы, когда наши погибают. Вообще погибают, молодые люди погибают. Вот так. Слезы на глазах. Я не воевал, я в лагере попал, я под Ленинградом. Отца расстреляли, меня кровь брали, взяли мозг, с ног они не гнутся у меня, нижний коса. Я убежал, отца поймали, расстреляли. А меня поймали, в Salaspils отвезли. Bez puķu nolikšanas svinētāji klausās, kā uz skatuves spēlē ansambļi, runā politiķi, daļa izmanto iespēju pie galdiņiem paēst. Vairākās vietās diena novēroja atnācējus lietojumu alkoholiskos dzērienus, kas gan tika slēpti dažādos dzirkstošo dzērienu pudelēs. Rīgas galvenās policijas pārvaldes priekšnieka palīdze Sigita Pildava stāsta, ka policija dienas pirmajā daļā jau 6 cilvēkus sodījusi par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkohola pudeli. Savukārt 2 sievietes, kurām pasākuma laikā kļuva slikti ar veselību, mediķi nogādāja slimnīcā. Šoreiz kārtība pasākumā nodrošina mazāk policijas nekā tas bija pērn. Jāatgādina, tad pieminekļu pakājē notika arī vairāki konflikti, kad nacionāli noskaņotas organizācijas atnesa no dzeloņa stieplēm veidotu vainagu. А между прочим, сегодня мне подруга хотела ехать тоже сюда и побоялась. Говорят, будут взрывать, говорит. Взрывать будут. Я говорю, а я не боюсь. Matīs Sarnicāns, Jānis Palkaunieks, Diena TV.